Sveiki visiem, kādu laiciņu es nebiju ierakstījusi šeit video. Uznāca impulss beidzot padalīties, un es redzu to, cik aktuāla tēma šobrīd ir pašsajūta un bezmiegs. Tāpēc pajautāšu arī jums. Droši varat uzrakstīt komentāros apakšā, kā jūs šobrīd jūtaties, kāda ir jūsu pašsajūta un jūsu miegs. Kā jums ir šobrīd ar miegu? Ir tā, ka daudziem pēdējā laikā ir kaut kādas problēmas ar miegu. Jā, ir grūti varbūt iemigt vai naktīs ceļaties kaut kur ap 3, 4 pa naktī. Jā, ļoti daudz cilvēku arī šobrīd man dalās, kad, it kā es aizmiegu Dagmāra, bet 3, 4 es mostos jau augšā. Kas vispār notiek? Kāpēc tā? Jo vairākas dienas tā notiek. Un tas ļoti spilgti bija redzams tieši līdz 12. janvārim. Un tāpēc es vēlējos jums ierakstīt šo te video, lai jūs saprotat, ka viss ir kārtībā. Šobrīd Zemes enerģetiskais lauks paaugstinās, un līdz ar to arī paaugstinās enerģetiskā plūsma, kas šo te gada kustību tikai pātrina. Kas pātrina šī gada kustību, šo te gada ritmu. Un es jau esmu minējusi savā Telegram kanālā, gan slēgtajā, gan tur, kur ir vairāki no jums, kas ir brīvpieejams kanāls un kas ir bez maksas. Tur es arī dalījos par šo te 26. gadu. Jau mazliet dalījos, kad šis gads nebūs maigs, tas būs dinamisks, tas būs ātrs, tas būs spilgts, tas būs daudz viet trokšņains. Un daudzi cilvēki noteikti jau šobrīd izjūt tādu kā izdegšanu, pārgurumu, un tas ir jūtams tagad, un tas atkārtosies arī tuvāk pavasarim, uz marta pusi, uz pavasara saulstāvju laiku. Un tāpēc zelta prasme šobrīd ir miers un relaksācija, jo apkārt būs ļoti daudz trokšņa, un neskatoties uz to, mums ir jāiemācās atgriezties pie sava iekšējā stāvokļa, ko mums ļoti paspilgtināja īstenībā iepriekšējais gads, 25. gads. Jo varbūt daudz dzirdēja, kad iepriekšējais gads bija deviņnieks pēc numeroloģijas, deviņnieks, un tas mums ir vientuļnieks. Un daudziem iepriekšējais gads lika apstāties un ieskatīties dziļāk sevī. Daudzi to ieguva, saprata kā mācību, daudzi vēl nē. Tāpēc 25. gads bija, kad mēs ieliekam šo te sēklu, sagatavojam sēklu šim te 26. gadam. Kad mēs sākam strādāt savu iekšējo stāvokli. 25. gads bija zem cipara 9 pēc numeroloģijas, un tas ir vientuļnieks. Deviņnieks ir vientuļnieks pēc numeroloģijas. Un tas lika cilvēkiem apstāties. Ļoti daudz cilvēku 25. gadā vairāk sāka skatīties sevī, iedziļināties sevī, un vispār es šo te gadu redzu kā tādu cilvēku, kas apstājas, kas ir viens pats mežā un apstājas un ieskatās sevī. Tāds bija šis te 25. gads, par ko mums viņš mācīja, par to, lai mēs sāktu ieskatīties sevī un neaizmirst par iekšējo stāvokli, jo laiks tik ātri skrien. Un daudz no mums vēl nav iemācījušies saglabāt iekšējo mieru, arī tad, kad ārā apkārt mums ir trokšņaini un viss tik ātri mainās. Un tagad mēs pāriesim pie simptomiem, kurus varat sajust pēdējā laikā. Ir tā, ka šis mums ir saules gads, šis mums ir saules gads, un saule strādā mums caur saules spinumu, jeb muladharas čakru. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt nē. Un šajā te vietā, kur mums ir saules spinums, tur visvairāk koncentrējas šīs te sajūtas. Un tās var izpausties caur izplešanos, tādu kā augstumu vēderā, spiedienu. Un tā strādā šī te muladhara. To jūs tagad sapratīsiet. Un nākamais simptoms. Tas ir žanra klasika, miega traucējumi. Un tik līdz enerģijas apjoms paaugstinās, ja enerģija paliek vairāk, līdz ar to arī miegs saka ar dievas. Un ir ļoti grūti aizmigt. Ir ļoti grūti iemigt daudziem. Vai tieši arī es šādu novērojusi situāciju, ka daudzi man arī rakstījuši par to, ka Dagmāra klausies, es varbūt aizmiegu,
bet es ceļos augšā uz 3, 4 un nevaru vairs aizmigt, jo enerģijas ir ļoti, ļoti daudz. Jā, tā var notikt, tāpēc, kad enerģijas paaugstinās uz zemes, viņas ir vairāk, un līdz ar to arī mums ir vēlme kaut ko radīt, kaut ko veidot. Idejas nāk ļoti daudz un jaunas. Un līdz ar to arī daudz cilvēku šajā te posmā var izjust arī kaut kādu pārslodzi. Arī pārslodzi daudz cilvēku izjūt. Un paaugstinās arī jutīgums. Un šī ir tā sajūta, it kā nervu sistēma būtu pārslogota. Un ir tāds kā uzbudinājums jūtams nervu sistēmai. Un tie ir galvenie simptomi, ko daudzi var izjust šajā te enerģijas ielāžu periodā, jaunajam posmam. Un šos te simptomus neizjūt visi cilvēki. Šī te enerģija tiek piešķirta tiem cilvēkiem, kas kaut ko rada. Un jā, enerģija tiek piešķirta tiem cilvēkiem, kas kaut ko no sevis rada, kas kaut ko no sevis izveido, vai nu arī nodot tālāk. Kaut kāda informācija, zināšanas. Un, piemēram, jūs kaut ko veidojat no sevis. Jums ir vajadzīgs materiāls izveidošanai, radīšanai. Ja jūs esat cilvēks radošs, jums ir vajadzīgs iedvesmas materiāls. Un, piemēram, ja jūs nododat zināšanas, tur informāciju tālāk, jūs esat skolotājs, piemēram, jūs esat meistars, vadītājs, eksperts, mentors, pavadonis vai praktiķis, jums ir vajadzīga šī te enerģija, šie te kodi, lai jums būtu ar ko dalīties tālāk. Ja cilvēks nodarbojas, teiksim tā, ar automatizētu darbu, cilvēks neko nerada, cilvēks nav radošs, viņam tur nav jābūt radošam, un cilvēks neko nenodod tālāk no sevis šajā te darbā, tad viņam netiek piešķirta šī te enerģija. Šī te enerģija netiek cilvēkā ielikta jaunā, jo tam nav jēgas. Un tieši šī iemesla dēļ kāds ļoti spilgti izjūt šo te posmu, ja, kad šīs te ielādes notiek, kad paaugstinās šī te enerģija, un ir cilvēki, kas vispār neko neizjūt un vispār nesaprot, par ko es te runāju. Un es zinu to, ka daudz cilvēku, kas skatās mani, vairākums noteikti izjūt šo te procesu, šīs te enerģijas, šīs te jaunās ielādes. Un ko tad darīt? Kā sev vispār šobrīd atbalstīt šajos te procesos? Kāds ir jūsu uzdevums? Ja? Jūsu uzdevums ir sekojuši. Dzert daudz ūdens. Dzert daudz ūdens. Otrkārt ir ēst veselīgu un vieglu pārtiku, jo varbūt esat novērojuši, līdz ko jūs ēdat kaut ko treknu, smagu, strauji pasliktinās šī te pašsajūta. Tāpēc viegls ēdiens, daudz ūdens, pastaigas svaigā gaisā, viegli vingrojumi, tā var būt stiepšanās, pilates, elpošanas, arī vingrinājumi šeit der. Joga, tā kā jūs varat izvēlēties, kas jums pašiem ir piemērotāk šajā te posmā. Un, protams, šo te enerģiju, kas ienāk, ir svarīgi novirzīt pareizajā gultnē, ja virzienā. Un tas ir projektos, mērķos vai nu vēlmēs, ja, kuras mēs varbūt esam sarakstījuši jau savos sarakstos, kā katrs to ir izdarījis. Jo, kā jau es minēju jau jums, ka šie te periodi nebūs vienu reizi šajā te gadā. Viņi atkārtosies. Un svarīgi ir iemācīties šo te izdzīvot vislabākajā scenārijā. Un, protams, es jums došu instrumentus, kas tajā palīdzēs. Tāpēc droši varat pāriet uz manu slēgto kanālu. Tas būs zem šīta video. Un tāpēc neuztraucamies. Jūs neesat vienīgie, kas šo izdzīvo, jo tādu cilvēku ir ļoti daudz. Tā kā viss ir kārtībā. Tiešām viss ir kārtībā. Vienkārši šobrīd ir šis te izaugsmas punkts, šis te pīķa punkts, kad enerģija ir augšā. Un pēc kāda laiciņa viņa tā kā nomierināsies, pazemināsies un harmonizēsies. Tāpēc, jā, viss mums šobrīd ir kārtībā, viss būs kārtībā. Un galvenais sevi atbalstīt. Atbalstīt savu iekšējo stāvokli, atbalstīt savu fizisko ķermeni. Neaizmirstam daudz dzert ūdens, pastaigāties svaigā gaisā, cik mēs šobrīd varam. Un neaizmirst arī par fizisko slodzi, ja, tādu vieglu fizisko slodzi. Tagad tālūk, ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši uzdodat zemāk komentāros. Un, ja jums rezonē tas, ko es runāju šajā video, ja jūs sajūtāt sevi, ja jūs sapratāt to, ka
man arī tā ir, un ar mani viss ir ok, tad es jūs gaidu arī slēgtajā kanālā, kur es vairāk, plašāk un dziļāk ieeju šajās te tēmās, par ko daudz cilvēki nerunā un noklusē. Jā, tur es dalos ar praktikām, ar audio podkāstiem, kas jums palīdzēs šajā mainīgajā laikā. Tā kā tiekamies jau tur. Atā!